Sveiki! Šī video virtuve mani sauc Žanna. Pagatavošu raugu pankūkus ar āboliem. Man vajadzēs ābolu, cukurs, sāls, milti, ola, raugs, silts ūdens, eļļa un eļļa cepšanai. Siltā ūdenī vai nu pienā izšķīdinu raugu kopā ar cukuru. Tagad pastāvēja 3 minūtes, raugs ir izšķīts, lieku klāt olu, sālu, eļļu, samaisu un pakāpeniski beršu klāt miltus. Visu rūpīgi izmīcu un lieku siltumā rūgt. Замешивала на второй скорости и вымешивала 5 минут. Соберусь со стеночек. Mīklei nav jābūt pārāk biezai, jābūt tādai tā kā putriņai. Lieku pāri vai nu vielu vai nu pārtikas plēvi. Mīkla gatava. Ābolus nomazgāju, nomizoju, izņēmu serdīti un sagriezu sīkos kumosiņos. Man āboli bija pārāk skābi un es pieliku klāt 1 ēdam karogu cukuru. Lūk, mīkla dubultojās. Tagad ābolus lieku klāt. Un samaisu. Un cepšu karstā eļļā. Karoti mitrina ūdenī, tad ir vieglāk ņemt arī to mīklu. Un cepu no abām pusēm, līdz paliek tāda zeltaina brungana. Uz vidējā uguns. И еще раз дополнительно каждую сторону поверну и обжарю. Var pasniegt ar krējumu, kādu ievārījumu ar medu, vai arī cukuru un krējumu sajaukt ar kanēli. Raugu pankūks ar āboliem gatavi, lai labi garšo. 250 грамм муки у меня получилось 10 больших оладий. Уже пробу сняла. Вкусно, нравится. Готовила как-то простые оладьи, без яблок, но с яблоками даже вкуснее. Воздушные. Мне понравилось. Прожарились. Оладьи с яблоками готовы. Приятного аппетита!